Labrīt, klātsošie. Labrīt, cienējamā komisija. Iepazīstinās nesam komandu, kā jau minēja, dzīvnieku fizioterapija. Un komandā mums startēja Undīna Veveri, Lēls Valīti un es Elvis Ozols. Īsumā, kāpēc, lai atbildētu jautājumu, kāpēc dzīvnieku fizioterapija, es no sākuma vēlos jūs iepazīstināt ar savu draugu, kuram ir 13 gadi. Un viņš ļoti uzskatāmi parādīs, kām dēļ ir vajadzīga dzīvnieku fizioterapija. Viņš ir veicis garu ceļu no ērģiem, lai atbalstītu šo projektu, jo tikai viņš savas ādas ir izbaudījis, cik ļoti ir vajadzīgi fizioterapija dzīvniekiem. Lūdzu, komisijā varat iepazīties ar Rokiju. Kurš ir atnācis ar cītīgu nodarbošanos un saimnieku gādību un izveidotu programmu. Tā ir tikai ledziņš šitas te. Jā, es zinu. Jā, ejam tālāk. Un šādi ar šo ideju dzīvnieku fizioterapiju mēs jau nodarbināmies kādu laiku pirms sākām startēt projektā. Bet mēs nevarējām pienācīgi veikt fizioterapiju tādu pilnvērtīgi, jo ir vajadzīgas iekārtas un aprīkojums, tā kā fizioterapijas centrs, lai varētu šādu pilnvērtīgu kompleksi ārstēt dzīvniekus. Latvijā un Baltijā šādas klīnikas vēl nav. Ir Vācijā, Norvēģijā, Eiropā un Amerikā, tas ļoti izplatīts. Un projekta ietvaros mēs aizbraucām uz Sloveniju, uz fizioterapijas klīniku, kas ir ļoti spēcīga savā reģionā. Viņi ne tikai spēcīgi Slovenijā, bet arī ar savu digitālo mārketingu. Viņi jau iekaro tādas ir kā Austrija, Vācija un Spānija. Pie viņiem mēs ieguvām ļoti labu pieredzi, kādas iekārtas ir vajadzīgas izmantot tieši dzīvnieku fizioterapijā, lai kāds ir vajadzīgs telpu izkārtojums, lai mācītos no viņu kļūdām. Un arī kāda ir apkalpošanas politika ar klientiem. Viņi mazliet atšķirās no mums, tur vairāk dzīvnieku tālāk. Un kā tu mums gāja? Pirmajos 2 mēnešos mēs attīstījām tirgus izpēti. Tirgus izpētā bija vairāk solidāta kompanija. Tirgus izpētā mēs apkopojām 700 respondentus vairāk un secinājām, ka Latvijas tirgus ir gatavs. Ir cilvēki gatavi izmantot fizioterapijas centru un arī izglītoties. Viņiem ir interese. Kā arī veicām rasējums. Un, protams, nobeigumā mēs izveidojām tehnisko dokumentāciju, marketinga plānu. Šeit ir lielākie apkopojumi, var iepazīties. Kā arī rasējums un 3D modelēšana. Jā. Un mūsu mērķis, protams, viennozīmīgi, mūsu mērķis ir neapstāties pie šī projekta, bet turpināt uzņēmēju darbību, izveidot uzņēmumu, pieteikties finansējumiem, mēģināt izmantot inkubators biznesa, gan LIA pakalpojums, gan Eiropas fonds. Piesaistīt uzņēmumu finanses, lai izveidot šādu centru. Un būtiskākie izaicinājumi. Es teiktu, būtiskākie izaicinājumi bija viss jaunais, nezināmais, kas mums lika pārvarēt šķēršļus, nepadoties, motivēt mums turpināt strādāt pie tā. Darba un laika plānošana, tas bija viens no izaicināšanākajiem, jo paralēli mēs šobrīd rakstām bakalauru un arī lekcijas universitātē. Tātad bija mēģi apmācības un lekcijas universitātē. Un pareizi komandas sadarbību veidojot,
Mēs paspējām uz visām, piedalījāmies visur un esam apguvuši un nodevuši tālāk zināšanas. Ja? Un tātad mūsu sadala Undīne vairāk administrēja e-pastus, izsūtīja, veica aptaujas, telefonsvans, lai mums atbildēja pa visu māksliniecisko mārketingas, digitālā vide, mājaslapas noformējums, prezentācijas noformējums, Lailas darbs. Un es arī uzņēmos projektu vadību, konsultāciju, tehniskos datus, 3D, projektēšana, arhitektu konsultācijas un braucienu uz Sloveniju. Tātad, koordinējot sadarbību mentoriem, gribu uzteikt lielu paldies gan darba vadītājiem, gan mentoram par operatīvām atbildēm, ātrām un konstruktīvu sadarbību, kas palīdzēja mums varbūt nenogriezties no ceļa, bet iet to ceļu un veikt tos darbības, ko vajag. Un īpaši paldies es gribētu izteikt mentoram Kasparam par viņa operatīvām ātrām atbildēm, ko mēs sniedzām, kad bija kāds neskaidrības. Paldies! Un kopējais novērtējums. Es pateiktu divas lietas, ko mēs sasniedzām šeit. Tas, ka man nācām pieteikties. Tā bija zināšanas un pieredze iegūt, kā projektu vadīt, kā šādu projektu top un savas idejas pilnveidošanu dzīvē. Un šīs abas divas lietas mēs esam piepildījuši. Un esmu ļoti gandrīz par to. Kā jau minēju, centram vajadzīgas iekārtas un noslēgtu iekārtām. Lāzers ir domāts vairāk mīkstiem audiem, ultrasonogrāfs ir pat unikāls tādā ziņā kā pielietošanā, jo šis ir domāts muskuļu audu, tad, teiksim tā... Izpētē, jā. Un tas Rīgā netiek nekur pielietots nevienā veterinārā klinikā, un mēs pat varētu šo kā atsevišķu produktu piesaistīt, lai no citām klinikām. Piecēm vilns ir domāts kaulu un locītavu problēmām, un ūdens ciliņš, kas hidrociliņš atvieglo kustības. Un visas šīs iekārtas, protams, mazina sāpes. Ja, tālāk. Un izaisim mazā ekskursijā pa klīniku, kādu mēs viņu redzam. Šī ir uzgaidāmā telpa, atdalīta ar atsevišķu telpu dzīvniekiem, ja ir atnāk vairāk, lai viņiem nav savstarpējs kairinājums. Protams, ir ērtībām apmeklētājiem tualete un kafija, tēja, cepumiņa. Cepumiņi ne tikai apmeklētājiem, bet arī dzīvniekiem. Tālāk dosimies uz telpu, kur notiek viss procedūras. Šī ir vingrošanas zāle ar speciālu paklāju grīdas ceļumu. Šī pa kreisi ir ūdens celiņu procedūras. Šī telpa ir domāta masāžai, kas ir ar skaņas izolācijas sienu, lai dzīvnieks var normāli relaksēties, atslābināties un izbaudīt masāžu. Blakus ir procedūra telpa, kur arī notiks visas tās procedūras par iekārtām, kur iepriekš minēju. Un tālāk nākamā telpa ir domāta pēc ūdens procedūrām žāvēšanas telpa, lai visa māja nebūtu ar vienos matos atsevišķu telpu, kur apslēdz. Šeit tehniskā telpa. Tālāk mēs varam doties uz centra otro stāvu. Otrais stāvs pārsvarā ir domāts izglītošanai un semināriem. Tātad, kā jau mēs arī marketinga plānā atrastījām, mums ir plānā izglītot arī sabiedrību un vetārus. Šī ir praktiskā nodarbības telpa, un pa kreisi ir semināra telpa. Šīs telpas abas divas var savienot ar atveramām durvīm, tātad paplašinot telpu pēc vajadzības cik vajag. Nu, un, protams, kas ir pa uzņēmumu bez sava ofisa. Ofisa telpa, aprīkota ar pienācīgām iekārtām, noliktavu, laukiem, skapiem, dušām, toaletēm, labierīcībām, tā lai var ārsti, dakteri un darbinieki justies labi. Šāds mūsu redzējums par dzīvnieku fizioterapeitijas centru. Un paldies par uzmanību. Cerams, ka jums bija interesanti, un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Jā, mani jautājumi. Jā?
Vai un kā jūs esat apzinājuši jūsu potenciālos klientus? Klientus? Mums jau sāk veidoties, kā jau minēju, mēs fizioterapiju pa īrējām mazas telpas vai arī klīnikās nodarbojamies, jau ir izveidojies daļai klientu loks. Ir arī aprakstīts marketinga plānā, manuprāt, bet tas jau ir tā kā bāze tāda izveidojusies. Iestrāde ir izveidojusies, jā. Un tā vajadzība pēc tāda centra ir tieši tāpēc, ka mums ir speciālists, kas ir veipra speciālists Eiropas fizioterapijas un rehabilitācijas centrā, tātad Amerikas Tenesīs štatā paveicis lielo to grādu. Un pēc tā spriežot, kādas ir vajadzīgas manipulācijas, viņas nav iespējams šobrīd izveidot. Ja piemēram tādas iekārtas nevar ielikt mašīnā, pārvadāt, viņas arī diezgan padārgas. Tāpēc, ja tas būtu vienots centrs, tad varētu vienopus darīt. Jo, kā piemēru, pieņemsim, sunim nav tikai jātaisa hidroceliņā masāžu, ar ūdeni iziet, bet uzreiz var kompensēt iziet. Tātad pēc tā veids masāžu, veids varbūt lāzerterapiju vai trieceliņu, un tādā veidā uzlabojot un pātrinot atvesļošanos. Tāpēc šis centrs ir tāds unikāls, ka tas ir viss tādā viena vieta. Jo šobrīd, ko mēs varam ar lāzeru pastrādāt atsevišķi vai masāžu vai celiņu, pa kuru padarboties mēs vingrojums, bet ar to nepietiek. No jūsu stāsta tomēr es kaut kā slikti sapratu. Vai tas jau pašlaik notiek, kur tas notiek un kas ir tas, ko jūs par projektu palīdzību izdarāt? Projektu Vai šobrīd kas notiek? Šobrīd notiek ļoti minimāli. Šobrīd notiek lāzera procedūras, šos vingrojumi, akupunktūra un masāžas. Tas jūsu brīvprātīgais darbs, vai tas ir SIA vai tas? Nē, tas ir vērtās speciāls, ar kur mēs sadarbojamies. Jā. Un šī ideja, protams, ka vajadzētu, bija pieredze braucieni arī citur pasauli, un ka jau kā 5 gadus to es pamanīju, ka tas strādā citās valstīs, un Latvijā, diemžēl, nav, un tāpēc man kā biznesa ideja radās šāda. Ja? Atbildēs jūs jautājumu? Jā. Paldies. Sākumā citi jautājumi. Jā, man ir jautājums, perspektīvā ir atvērt uzņēmumu, uzbūvēt ēku, atvērt centru, vai es sarēķināšu, ka tas varētu izmaksāt? Varbūt pat sākumā nebūvēt ēku, jo ēkas ir dārgi. Šeit ir vajadzīgi aptuveni 200 kvadrātmetri. Tātad, ja var atrast 200 kvadrātmetrus un tos pirmos stāvus, tad samiņķēt nolikt vienā stāvā un izremontēt. Tad, jā, ar izremontēšanu un darbu 195,000 aptuveni. 172,000 bija tieši remonts un iekārtas, bet 195, tas, laikam, neesmu atrast, tas jau ir aptuveni 3 mēnešu darbs, lai varētu nodrošināt algas un darbību. Tas ir izmaksas. Cik ilgā laikā ir plānots investīcija atdeva? Investīcija atdeva, jā. Kā mēs spēlējamies cipariem un pēc diskonu likmes arī mēģinājām aprēķināt, mēs esam tā MVP. Tas aptuveni 100,000 paši dabījām kādu investīciju. Tā pat 5. gads jau radījās diezgan tāds saulains cerības, ka 5. gadā. Bet, ja mēs ņemam paši aizdevumu, kas šobrīd ir ļoti riskanti un tāpēc arī investīcijas piesaist mēs meklējam. Tad tas ir 9. 10. gads tādā veidā. Un cik pacientu jums ir jāapkalpo šī perioda laikā, lai atgūtu investīcijas? Redziet, šorīt mēs uzsākām to, ka aptuveni 160 pacientus ir gadā, kas ienāk, kas ir patsvarīgi, jo viņi atgriežas. Tātad jautājums, vai cik reiz viņi atnāk, vai cik tas pacients. Tad pirmais gads mums bija reiķināts 60, un augošs šāds secībā. Tas ir tikai pacienti, klienti, kas nāk, bet mūsu plānā ir izglītojušies semināri, ārvalstu speciālistu piesaiste, tātad vēl papildus projekti, kā piesaistīt naudu, izglītojot arī tos pašus vetārus, veidot konferences ar ārvalstu speciālistiem. Tur arī mums ir iestrāde un ir, kas sakari, ja, un tāda pazīšanās asociācijā Eiropas. Tāds veids, un vēl papildus, jo nebija reiķināts arī tas
ultrasonogrāfs, kur kā izmeklējumu atsevišķo piesaistīt, kas varētu būt arī papildus. Un es tagad esmu uzpildojis, un tagad būs mans īstais jautājums. Mans īstais jautājums ir tāds, vai tas, ko jūs esat norādījuši, 172,000 pusotros tas aprāts, ja, atbilst tai kapacitātei, ko jūs plānojat 9. gadā apkalpot jūsu pacientus vai klientus? Respektīvi, vai nebūs tā, ka vienkārši kāda no iekārtām vai telpojas ēka pa mazu, vai iekārtas nav pietiekamā skaitā daudz, vai to jūs arī esat apskatījuši? Mēs reicinājām pirmos 5 gadus, ņemot arī pēc pieredzes, kā bija Slovenijā, tāpēc arī tās iekārtas. Mums sākumā bija vēl vairāk, bet mums pēc pieredzes braucienā paliec, ka šitā izklausās labi, bet nē, jo tur ir dažs, kas var vairāk. Pēc kapacitātes, tāpēc arī bija telpu sadalījums ar atsevišķu celiņu, jo es varu pateikt, ka tajā braucienā bija viss vienā telpā slēgts, un tur viņi teica, tā ir kļūda, jo viņi nevar sadalīt kapacitāti palielināt, tātad var tikai 1-2 klientus. Un pielāgojot telpu šobrīd ir uz 5 gadiem, ir tā, ka tā var. Bet es aizmirsu pieminēt prezentācijā. Šis darbs jau, kā mēs ne tikai kā prototipu jau sākām veidot, bet jau skatāmies franšīzes virzienā. Tātad, ja pirmā klīnika aiziet un tas mārketings ir viss tā, kā mēs esam iecerējuši, mums ir doma viņu jau veidot kā franšīzi, varbūt uz lielākām citām pilsētām, vai tā ir, piemēram, Liepāja, Ventspils vai Daugavpils, Valmiera vai arī jau Lietuva, Igaunija kādu no pilsētām. Tas ir tas mērķis, kā varbūt apgūt to tirgu arī. Papildus jautājums, kurā no inovāciju kategorijām jūs ieliekat sabiedrē? No inovāciju kategorijām? Nu, ja ir 4 inovāciju veidi, pēc definīcijas, kurā jūs lietot? Es teiktu, tas nav nekas unikāls pasaulē, bet tas varētu būt unikāls Latvijā šādai. Tātad, jā, tad šajā kategorijā, kā inovācija gluži to nenosaukuši, jo tas nav pilnīgi jauns izdomāts, bet, gluži kā jauns produkts. Principā atbildēts, jā, jo es paskatījos, tas ir tāds liels sapnis, vai jūs bija domājuši sakt ar kaut ko stipri mazāko, pārbaudot produkta dzīvotspēju, teiksim tā, jā, pirms ķerties pie skaistam telpam ar konferenču zāli un kas jāuztur. Jā, tas sapnis jau tiek sapņots, un kā es jau minēju, tiek īrēts mazās telpas, tātad mazas telpas un klīnikas, kurās pieņemt papildus, un tādā veidā arī audzējot klientūru. Bet šis sapnis lielais, tas bija Make It projekta tāds iespēja pilnveidot un izveidot, jo viens mums ļoti traucēja, nezinājām, kas ir tirgus izpētē. Aptuveni nojausma bija par smējumiem, kas ir, bet tirgus izpēte ļoti palīdzēja ieraudzīt to, ka tas ir cerīgi, ka tas ir strādā. Un pareizi pilotot mārketingu, pat idejas, kā to veicināt. Un tālāk, tā kā šis lielais sapnis ir pateicoties projektam, kur mēs veidzēt salikām kopā. Un, kā jau minēju, ēku varbūt uzreiz nebūvēt, bet 200 kvadrātus, izveidot. Varbūt pārfrazēšanu. Jūs gribētu startēt uzreiz ar tādu lielu, vai jūs esat gatavi startēt ar kaut ko mazāk? Mēs esam gatavi startēt mazāk un būvēt uz lielā. Tas ir pareizes ceļš, bet nav teikt. Jā, jo pieņemsim kā piemēro, tas brauciens bija, tas centrs, viņš sāka ar caur inkubatoru tādā tā kā garāžu telpā, 80 kvadrātiem bija tikai. Un, jā, un tur palīdzot telpas, katru gadu liekot viņam augšā tos maksājumus telpām, sākumā diezgan atbalstot arī pašvaldību atbalstīt. Viņš šādi arī Fonzonā ieguldījās. Un pie visu, ko viņi nopelnīja digitālajā mārketingā, viņi lika jaunās iekārtās iekšā. Protams, skaidrs sapnis, viss savas reizes var nopirkt, bet, sapņo vairāk un saņems. Tas stratēģi, ieguldīt visu laiku un attīstīt šo.
Jo arī fizioterapijas procedūras vienkārši attīstās pasaulē. Un diezgan spēcīgi attīstās arī medicīna, un tam ir jāiet līdzi. Vai atbildēji visiem? Jā, Labi. paldies. Paldies jums! Nākamo. Jā. Nākamā komanda tāda ir vēl. Jā. Pirms mēs sākam, kam ir pieejams telegrams, ir iespējams noskanēt QR kodu un izmēģināt prototipu mūsu reālajam produktam. Ja komisijā kādam nav, mēs varam iedot savus. Varbūt kuriem no telegrama iedot uzreiz to pieeju kā telefonā un patestēt, ja ir vēlme, ja? Un tad droši vien varam. Jā. Tā. Tad, jā, mēs esam Patās ekonomikas un kultūras augstskolas kultūrvadības vairāku kursu pārstāves, Nikola, Liene un Ance. Un, kas no sākuma bija vienkārši ideja, ko mēs kā studenti paši būtu novērtējuši, pārgāja uz reālu prototipu. No koncepta līdz prototipam šo 4 mēnešu laikā mēs esam paspējuši aiziet. Nākamo slaidu. No sākuma ideja radās no tā, ka kā studenti mēs vienkārši sapratām, ka studējot, taisot šos visus darbus, kas mums jādara ejot uz lekcijām, kur vēl strādājot paralēli tam visam. Lai vai cik ļoti negribētos to atzīt, mēs kā jaunieši, diemžēl, nokļūstam līdz izdegšanai un izdegšanas sindromam un paliek grūti ar visu tik galā. Un tā radās ideja mūsu produktam tieši, kas ir šis chatbots, kas ir ne nopietna palīdzība krīzes situācijās, bet, piemēram, stress pirms eksāmeniem vai tajā brīdī saprot, ka tev ir ļoti daudz visa kaut kā, kaut vai vienkārši, lai tev ir par ko pasmaidīt. Nākamais slaids. Idejas attīstības progresu pa lielam var sadalīt tajos 2 mēnešos, kas bija pirmā puse un otrā puse, kur bija starp aizstāvēšanu. Pirmajā pusē lielākā daļa, ja pat ja ne viss laiks, aizgāja saprast, kas ir tas, ko mēs vispār varam šajā chatbotā ielikt iekšā, kas ir tas, ko mēs, kādus rīkus mēs varam izmantot, lai šo visu izveidotu, vizuāli, audio ziņā un pašu chatbotu, kur mēs varam ielikt, kur mēs nonācām līdz telegramam. Un tālāk bija tieši ekspertu intervijas, jo mēs paši šajā jomā, mums nav ļoti daudz zināšanu, tāpēc, ka mēs arī nebijām programmētāji. Mums ir intervijas ar cilvēkiem, kuri ir darījuši kaut ko līdzīgu, mums ir intervijas ar psihologiem augstskolu, mums ir elpošanas ekspertu intervijas. Nākamo slaidu varētu. Un tad 3. un 4. mēnesī mēs sākām veidot reāli pašu chatbotu, to, ko jūs tagad varat izmēģināt, kas tiešām darbojās, un ko mēs arī ikdienā esam jau sākuši pašas izmantot. Tur bija, protams, bija vairākos viļņos, tas viss aizgāja, kaut kas atkal bija jāsalabo, bet beigās mēs esam nonākuši pie prototipu, kurš patiešām no sirds mūs apmierina, ar kuru mēs labprāt darbojamies. Nākamā slaidu. Te var redzēt, ka viss ir tiešām paveikts tā, kā plānojām. Viss ir līdz galam, līdz visiem 100%. Tālāk? Jā, tad tālāk rezultātu tālāko pielietojumu un attīstības iespējām. Tā kā mūsu sākotnēji klienti tika noteikti studenti, tomēr laika gaitā izkristalizējās, ka tas būs tieši augstskola. Mēs šajā gadījumā ekonomikas un kultūras augstskola. Un mēs uzskatām, ka tas būtu lielisks rīks, kā piesaistīt studentus, jo tieši tā augstskola parāda, ka viņi rūpējas par studentu kvalitāti. Un, jā, un, protams, mēs arī varētu veidot chatbotus citām augstskolām, kā piemēram Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte, Līdzības augstskola un citas augstskolas. Tad par izaicinājumiem un risinājumiem. Protams, jāpiemēr, ka mums bija ļoti noslogots ikdienas grafiks, darba skola, privātā dzīve. Un, jā, mēs to atrisinājām tā, ka mums laicīgi tika sadalīti darbi, un mēs tos varējām izpildīt mums katram ārdā laikā. Tad arī tas, ka mums bija nepietiekama zināšanas mākslīgā intelekta izmantošanā, kam lieliski palīdzēja nozares ekspertu konsultācijas.
Un arī tās būtisks aspekts bija tas, ka lietotājiem bija bažas par chatbota funkcijām, vai tas gadījumā neaizvietos īstu speciālistu, ko mēs arī esam atzīmējuši pašā chatbotā, ka tieši nav. Un jā, un arī tas, ka mūsu mācību virziens kultūras vadība ir nesaistīts ar pašu projektu virzienu, kas ir AI un mākslīgais intelekts un psiholoģija, kur arī jūs liels palīdzē konsultācijas. Jā, nu tad mazliet par mūsu pienākumu sadali. Šeit mēs arī jau izmantojām mākslīgo intelektu attēlu veidošanā, kur mēs arī guvām ļoti lielu pieredzi, kā arī kā veidot šo pieprasījumu, kā izdabūt savas vēlmes tā kā vizualizēt ar mākslīgā intelekta palīdzību, un īstenībā tas ir tāds nemaz tik vienkārši nav, lai to, ko mēs iedomājamies, mēs arī realizējam. Bet tur mums arī palīdzēja šie mākslīgā intelekta eksperti, kuri konsultē, un te mēs varam redzēt rezultātu, cik mēs esam līdzīgas tam, nu, to jūs paši varat novērtēt, ja, bet mēs centāmies, jā. Un tad par mūsu sadarbību lielākoties es biju atbildīga par komunikāciju, ar ekspertiem, intervijas, un tā bija man lieliska pieredze, bet redzēt, tomēr ir, kur tiekties, var vēl uzlaboties, vēl šobrīd uzstāsos, ja, uzstāšanās laikā. Tad, protams, Nikola bija atbildīga par šo izpētes posmu, kas ir platformas, ar kuru palīdzību mēs varam veidot šo te saturu, kas ir integrēts mūsu chatbotām. Un tad mēs arī, protams, Ancei vairāk bija tā, cik neiespējams kultūras vadības studentiem šī tehniskā sadaļā, teiksim, koplietot dokumentāciju, kad mēs strādājam arī pie šīs prezentācijas visas kopā. Un arī, nu, tur jau arī daudz var izlasīt, jā. Tad nākamo slaidu. Un, protams, ka sadarbības raksturojums ar mentori mums ir ļoti liels pieredze, jo varbūt pašā procesā, kad mēs attīstījām savu ideju, mums nebija tik daudz jautājumu, jo mums bija salikti šie jau projekta pieteikumā ļoti loģiski secīgi soļi, kas mums ir jāizdara. Sākot ar problēmas situācijas definēšanu, kāpēc tas ir vajadzīgs, lai mēs saprastu, kas ir nepieciešams chatbotā. Mēs veicām aptauju pašu studentu vidū, kur atzīmē, ko viņi izmantos, ko viņi vēlētos redzēt šajā chatbotā, ja viņi vēlās. Ja. Un tad, attiecīgi, balstoties uz šo aptauju, mēs arī veidojam chatbotu. Bet arī, protams, mums jāpasaka liels paldies Kasparam Steinbergam par pacietību, jo mums negāja viegli, it īpaši tirgus izpēti, salīdzināt, teiksim, šīs izmaksas un tās nianses. Mums bija ļoti pie katras tirgus izpētes gara saraksta komunikācija, lai katru nieciņu noslīpētu. Jā, tur bija grūti. Man bija sarežģīti, bet lieliski pieredze un paldies par pacietību. Tā, var tālāk, jā, un tad Nikola pastāstīs, jo viņus vairāk apmeklēja tieši šīs apmācības. Jā, mums bija ļoti lieliskas apmācības, ļoti noderīgas, un tieši, ko mums vairāk no šī visa var atzīmēt, tas, ka mums ļoti noderēja tieši vienas veselās apmācības, kuru laikā mums arī izkristalizējās, kas ir tā mūsu mērķa auditorija, un arī Lauras Gondmans lekcijas apmācības, jo to laikā mēs arī sapratām, ka mūsu chatbots ir vidē draudzīgs, kas mums liekas ļoti liels pluss tieši mūsu produktam. Nu jā, kopējais novērtējums mēs tiešām šī komunikācija, attiecīgi arī ekspertu viedoklis, sadarbība. Es personīgi intervēju 3 augstskolu psihologus, kur strādā, un viņi arī atzina, ka šī ideja ir lieliska, bet ir jāatzīmē, ka tas nav rīks, kas aizstāja speciālistu palīdzību, bet tomēr ir labi, kad studenti vēršās arī vieglās krīzes situācijās, uztraukumos, ja, vai, teiksim, neuzspēj šo te laika plānošanas jautājumos, un tad šis rīks ir vienkārši, tā tūlītēja palīdzība, varbūt lomas uzlabošanai, vai iedvesmai, vai motivācijai, ja.
Un, attiecīgi, protams, arī liels ieguvums ir šo te platformu izmantošana, ja mākslīgā intelekta, kas bija izaicinājums un konsultācijas ar ekspertiem. Un, protams, arī par šo mentālo labbūtību, kaut gan šodien mēs neesam resursā, bet mēs abas divas slimojam, tāpēc varbūt ir tāds lielāks uztraukums, bet mēs lietojam pašu savu produktu un pārsvarā tik ļoti neuztraucamies, jā. Nu, tad tālāk. Nu, man jāteic, paldies jums par uzmanību, tie, kuri notestē droši var arī izteikt savus komentārus un gaidam jautājumus. Centīsimies atbildēt. Ja? Jā. Pirmais, lai es pareizi sapratu, ja pareizi, kāpēc jūs katrai augstskolai gribat savu chatbotu un nevis vienu visam augstskolām? Jā, jo īstenībā mēs esam izgājuši šo te ceļu. Mēs balstoties uz šo studentu aptauju izveidojām šo chatbotu ar 4 rīkiem, kas ietver sevī mūziku, motivējošie izteicieni, attiecīgi elpošanas, tā kā tehnikas, bet tās ir gifos, ja? Un tad ir, kas mums bija, un metaforiskās asociatīvās kārtas, bet pašā aptaujā tika minēti 8 rīki, un to, ko studenti paši izvēlējās, mēs to arī izveidojām. Un katrā augstskolā, es domāju, ka varbūt ekonomikas un kultūras augstskolā šīs metaforiskās kārtas, nu, vai asociatīvās ļoti darbojās, mums patīk, un mums arī bija šī metaforisko kāršu eksperte atklāšanā. Mācību gadu atklāšanā, un visi bija aizrautīgi. Bet vai RTU students savukārt, kas viņam būs aktuālāks? Varbūt tieši šo te personību, slavenu personību izteicienu atziņas, varbūt viņam savādāk tā pieeja. Tad mēs veiktu šo te aptauju, kas konkrēti šai augstskolai, ko studenti atzīmē, ko viņi vēlētos redzēt tajā chatbotā, un tā jau būtu mazliet individuālāk pieeja. Tādā veidā. Tiek pielāgots studentu vēlmēm. Kritiski skatos, bet tas ir subjektīvs viedoklis. Es attīstītu vienu, priekš kā labāk attīstot vienu. Labi, un nākošais jautājums, vai jūs redzat kaut kādu komerciālo potenciālu šim chatbotam? Jūs varētu kaut kādu veidu pelnīt ar to? Šis ir šis lieliskais jautājums, no kur mēs baidījāmies, uz trāpījām desmitniekā. Jā, mēs redzam, mēs tieši ar to, tā bija vislielākais izaicinājums saprast, kā mēs to pārdosim. Ja? Pēc būtības mēs esam apguvuši šos rīkus un resursi, kuri ir jāpatērē pašlaik, lai izveidotu augstskolai, piedāvāt augstskolai un izveidot chatbotu, būtu 3 eiro mēnesī par serveru uzturēšanu. Viss pārējais resurss esam mēs, protams, meitenes ir jaunākas par mani, viņas varētu aiziet uz IT nodaļu, tad mums vispār nav nekāda izmaksu, un mēs pašas varam izdomāt šo te cenu kādu. Jo nav šim te vairāk nav nekādas izmaksas, jo mēs esam apgūši. Vienīgais, protams, ja maksas pakalpojums ir Midjourney, kas ir 30 eiro mēnesī, un ChatGPT 20, 50 eiro mēnesī. Bet mēneša laikā šo te datu bāzi, ko integrēt chatbotā, var izveidot gana plašu. Līdz ar to mazas minimālas izmaksas, maksimāls efekts, peļņas gūšana. Tikai, protams, ir jāsaprot, cik mēs vēlamies par to. Labi, paldies. Sakiet, lūdzu, kā augstskoli, pievienota vērtība pieaug, mēs izrādām lojalitāti studentiem, ja? Vai nav domāts par tādu datu apkopošanu, ja? Ar kādiem jautājumiem vēršās pie studentiem, ja? Man, piemēram, kā augstskolas vadītājs, būtu svarīgi, ja? Atgriezienisko saiti arī augstskola. Arī augstskolai atgriezienisko saiti no tiem studentiem, kuri izmanto chatbotu. Chatbotā ir atsauksmei kritikām, var arī integrēt, teiksim, aptauju, kuru, nevis aptauju, bet vienkāršs jautājums. Un paši augstskolu psihologi, kurus es intervēju, viņi spēja, teiksim, nokalibrēt tos 3 aktuālākos jautājumus, ar kuriem vēršās studenti, un to, protams, mēs zinām sesiju.
sniega bumbas efekts, ja, un tas satraukums tu nespēji, varbūt tūlītēji nomierināties un ar vēsu prātu tā kā apdomāt secību, kādā ir jāiet tālāk. Jo tur ar jautājumiem specifiski negriež, kā redzēt, tur vairāk ir tas, ka tu izvēlies, kas ir tas, kas tev šajā brīdī palīdzēs, kas tev uzlabos to lomu, un tu nevis jautā kaut ko, bet tu tieši izvēlies vienkārši, kas tev palīdz. Nav īsti jautājumi, kurus atgriezies skatot augstskolā, ja tur pats students īsti neko nejautā. Viņš tikai izvēlas Bet to, viņš var atsauksmes ierakstīt, jā. Tas, ko viņš, protams, vienmēr var ierakstīt. Redziet, jo jums ir vērts, ja turpināt pie šī projekta strādāt, ja tas, man, piemēram, tas būtu vērtīgi, ja, kurā brīdī studenti sajūt to uztraukumu, pie kura docētāja. Tas arī būtu, nē, jo tas ir, man kā, jūs man pārdotu šo čatbotu. No tāds. Jā, ja jūs man nodrošināt. Jautājums, kāpēc tu esi šeit, jā, un atbilžu vajag. Jā, mēs pilnīgi, protams, ka tas ir, mums ir lielas. Jā. Nu, vai vienmēr visi būs pateicīgi, ka. Tas tā. Jā, paldies jums par ieteikumu. Jā, es domāju, kā tikai to realizēt, kā tikai ceļu. Ir par ko tālāk dod. Jā, ir. Noteikti. Tālāk attīstība. Man ir jautājums. Principā mēs varam vienoties, ka biznesa projekts šis nav. Viņš nav vērsts uz peļņu, bet tikai tas nebija Sākotnēji, sākotnējā. Bet vai mēs varam vienoties arī par to, ka jūsu kā studentu uzņēmēja spēja ir palielinājusies projekta laikā? Jo es klausos un skatos apmācības, klientu definēšanu, iet cauri, visus arī uzsverat to, ka varbūt biznesa puses var nav jūs tā aktuālākā tagad mums ir. Vai jūs esat auguši tieši biznesa, no biznesa perspektīvas skatoties, vai ir mainīties vēl domāšanu, vai jaunu zināšanu? Pilnīgi noteikti. Absolūti. Arī to resursu apzināšanās un produktu izstrāde, un ka viss nedarbojās uz to altruismu, kaut gan, ja tā godīgi, arī intervējot eksperts ļoti daudzi nāca pretī, un arī bez maksas ir šīs intervijas, kur tika piedāvāts, un mums teica, nē, ir gatavi palīdzēt. Bet pēc tam mēs apzinājāmies, ka tomēr, ja tu maksā, tad tu vari arī izvirzīt prasības, ko tu vēlies tieši uzzināt, un tad tas nebūs tā, es atbildēšu tad, kad es varēšu, bet tur ir konkrēts laiks, tu saņem, tu definē, ko tu gribi, tu samaksā un saņem to. Jā, mēs noteikti esam visas augušas, jā, un ar tādu lielāku skatu. Protams, ir vēl kur ļoti augt, jā. Vienmēr, paldies. Paldies. Jautājumu vairāk nav. Jā, paldies jums. Tad mums nākamā komanda ir atkal apvienošanās. So, hello, my name is Leonard. I'm going to present in English, and our team's name is Atkal Apvienošana, and we were developing a board game whose name is Max Boomers. No, here. So, first, our board game is a game for families of recent immigrants that would like to acquire language knowledge, and that's what we were trying to develop. But we have paid extreme attention to the fact that we want first for it to be like long-lasting, not something you will play once for 15 minutes, and for it to have a significant vocabulary. Over 4 months, what we have achieved, except business side of the development of the game, we have created the game that can go play. We have created the website for advertising the game, a marketing strategy, and video ad. I will not show video ad and the
and the website, but during the discussions of our results, I believe we can go through. So let's go through our results. I will not about things that actually significantly were delayed. So first, here I'm showing the status that was on the 2 months. Many things that are not 100% were later on finished during next 2 months. And I will explain you about some of the delays that we got. About graphic design, the reason was we just didn't estimate it well, and about box design itself. Here is 90% because we did not communicate between each other the status of it well, and because I cannot lie with the numbers, that was the numbers that I have added to the previous report, and I'm here explaining that after the presentation, I got a message from my colleagues that it was actually done. But yeah, here everything was done on the next stage. Here, yeah, we have to finish it on the next stage. Just some procrastination or delays. But what was interesting is that we have created pricing strategy beforehand, even though we have planned it for the second part of the Make It. And the marketing strategy, we have started working on it earlier, and then we wanted, because we wanted to start working on it in the last 2 months, but we started earlier. So next 4 months, here is all good except testing with the potential clients, and that's something that we didn't have a chance to do because of the delays in printing. That's the only problem, but we were testing the game between ourselves. That's the best we could do, but we didn't come to our customers with this particular box to test it, and that's our fault. Next. So, what we can improve first. When you will be looking at this game, you will notice that it has a very distinctive paint smell. And the thing is that it's not in compliance with the directive of how games should be manufactured for kids. And luckily it's allowed to have non-compliant games for presentations. So, but it needs improvements in the sense of paint, especially box, and the board itself is not compliant. And we have some design flaws that we need to improve. For example, you will not see it, but here is just a white line that was due to some technical problems with the progress. Next, so, and about the business part. Based on our evaluations, the market in Latvia is about 33,000. The price of the game manufacturer, because we have 600, above 600 cards, is 12 euro, and that's if we manufacture it in China and in bulk. The problem is that so games should, as a rule, games are priced twice the price of like a physical manufacturer, so it should be 24 euro. And first, it makes the game extremely expensive because other alternatives are 7 euro, 5 euro, and they just basically, because they have significantly less content in it. For us, 80% of the manufacturer cost is actually just cards. And as a result, 33,000 is a market, and we have estimated using the number of the of searches in the search engines. So, and as well, people will not be buying it repetitively. They will buy it once and keep it for some time until kids will destroy it. How there is one Polish company that manufactures games for learning language, and the way they're doing it, first, they have significantly less cards. Second, they produce one game, so the cards and the board itself is the same. All they change is the manual and the box, and so this is the game for learning English, and they just change the box, put, like, for example, Latvian manual, and sell it in the new market. This way they can keep the price of manufacture around 3 euro per piece. And that's something we could not do. So, significant challenges during the 4 months was one of our critical colleagues, let's say so, that was working with the design and game had, let's say so, problems with country of origin, and therefore for 1 month we could not proceed with working with our
game. Next is marketing issues. Oh, back. And next is a marketing issue. Many people do not consider games a method of learning language. No. If you will even look at the Duolingo, they spend billions, but they are profitable, and that's not something we can afford for ourselves. And it was hard to find a typography that would be ready to print a few games. Yeah. So about our cooperation, what was good? We were very independent and responsible for the work we were doing. The problem arises in the fact that we were not actually communicating where do we stand and what are our problems. And because of that, sometimes we could not, someone was overworking when other people were very much relaxed. And because of us taking high responsibilities of the task we were taking, but being close about what we're doing, we could not actually help each other with this thing. And yeah, we were trying to do our best to stick to the plan, but at the end we didn't have any internal conflicts. We still, after this 4 months, we're still friends. Next. And our personal results. So that's me. I was doing business development and marketing. I have discovered details, how hard is it sometimes to work with Chinese manufacturers. Turns out there is a lot of scams. And I have advanced my skills in the project management. I have learned some lessons. So Dominic, he's here. Say hi. He said that he has learned how to use new programs for design, and he has learned how to prepare everything for printing. Next. Unfortunately, Sofia is not here, but her main responsibilities were development of the game itself and the mechanics there. And she has learned differences in the color schemes when you're printing and doing some things online. And she has learned how to use design for design application. So our cooperation, our Komanda Svattais. I would say everything was good. She has arranged us amazing interviews with the people that could potentially help us find the market for the product. With the mentors, it was good, especially those hackathon sessions where we were pushed to work and prepare the documents. It really helped in a sense of we knew what we have, for example, some flaws that we should improve. And what also helped, we could see where other teams stand, so we could know what we should do better actually. With the field experts that we have, it's basically new LinkedIn connections and make it experts that were handling all the lectures. Well, except that once I was not let into the meeting after 15 minutes late, but everything like that. But that was only one case. It was all good. Next. So, what we think about our result? It's fine. None more. What we would improve. We were having weekly things, and our flaw was that we were not treating them very seriously. As a result, we were sometimes working without those things. We were canceling, constantly rescheduling them. And that's my personal problem, that I did not put it as a more significant meeting. And as a result, yeah, as I said, we were not we were not transferring to each other on where we stand on what we are doing. Yeah, that's all. Thank you for attention. Yes. What is the age group for your ideal customer for the game? Mothers. Okay, but I think for the kids. You're thinking for the kids who are for learning for the game. 5 to 8 years. 5 to 8 years. Yes. Who usually buys stuff for 5 to 8 years? Mothers. Yes. Do you know how much costs educational games for children or other board games? Well, other board games, they usually cost 24 to 60 euro. But when we were having a look into the only game that we have found, no, not only, but the few we have found, they were
6 to 7 euro. And as I said, production 12 euro. Industry rule is usually that our production is actually just the half of the price. So that means that we should probably market as a 24 to 25 euro. That makes it the most expensive alternative on the shelf. Okay, but do you think that best way how to promote your product is with the lowest price in the market? In the second or third slide, I think in my mind you made a crucial error by saying that it is too expensive, and starting from that point you were like already talking about the product which is not suitable for the market. And I think that is like your crucial mistake which you made in the product. Because I'm father of 2 children, and I don't think that 24 or 30 euros per educational game is a high cost. Let's look on Duolingo. They mostly target poor countries, and as we understand, that people that have moved to the new country, they usually do not have a lot of spare money. Reasonably speaking, I'm not a father, so I don't know, but young kids, they have a lot of games. They always want new games, and making asset price lower would actually help. But the price is not the only issue. The second issue is that we have to search how often actually people just Googled it, and it's something. It was below 1% of all the requests comparing to the board games. And then we just extrapolated the size of the market, and so we got that approximately this market in Latvia is 33,000. But if we, for example, produce, we were not communicating directly with the possible manufacturers. What we did, we were searching for the manufacturers that actually produces it, and we were just searching what's the actual price that they usually charge for production, and we actually would need to produce a lot of them to make it. So did you reach out to some manufacturers in China? Because you mentioned that. Only to one. About the box, because the box is the most complicated in a sense of production, because of the what we'd like to achieve. But I have mentioned that we have discovered that it is hard to work with Chinese manufacturers because very often they do try to scam you. And scams that they usually do are like one company is selling it, but actually the other one producing it. More questions? Say yes. Yeah. What is the price? Thank you. Varam laikam sākt. Tā, mēs esam komanda Magdon. Mēs esam no Ventspils tehnikuma, esam 4. kursā mašīnbūves tehniķi. Es, Artūrs Vanaks, Sandijs Šermungs un Tūrs Nīks Prūs. Tā, mums tā kā ideja, tas ir tāfeles ar personalizētu dizainu, kuri tā kā kuriem ir tā kā vienkārši piestiprināšanas pie sienas, priekš kuram nevajag nekādas skrūves, neko tādu, vienkārši līmlente, kura tā kā ir diezgan izturīga. Un viens vēl aspekts, tas ir tā, kā tā virsma ir maināmā, un jebkura brīdi var tā kā to nepatīkumu noņemt, pasūtīt jaunu un pielīmēt viņu. Tā kā pēc idejas attīstības progresa novērtējuma varu pateikt, ka viss gāja pēc laika grafika. Visu tā kā paspēt laicīgi un nekādas problēmas mums ar to nebija.
Progresa novērtējums var pateikt, ka pirmais, ko mēs no paša sākuma izdarījām, ka to visu izgudrojam, kas izpētījām tirgu, sapratām, kura ir tā mūsu mērķa auditorija, kuri ir tie klienti, sapratām, kuri ir mūsu konkurenti, kuri piedāvā varbūt kaut ko līdzīgo, uztaisījām tos 3D modeļus, lai saprastu, kā tas viss izskatīsies dzīve, kā tas viss turēsies. Uztaisījām to visu dizainu, izstrādājām kaut kāds dizains, tā lai mums būtu ko piedāvāt un rādīt, un apkopojam izēju materiālu piegādātājus, lai saprastu, cik tie materiāli maksās un kur mums viņus sūtīt. Tas bija pirmos 2 mēnešus. Pa otriem 2 mēnešiem mēs uztaisījām tos visu materiālu testēšanu, sapratām, kuri materiāli mums der, kuri neder, ko vajag nomainīt, ko vajag pielāgot. Uztaisījām savu pirmo prototīpu, atkal satiekamies ar grūtībām, atkal kaut ko mainījām. Uztaisījām pašizmaksu aprēķinu, tā lai saprastu, cik beigās tas viss maksās, kāda cena mums likt, tas ir tā cenu politika. Uztaisījām arī marketinga plānu, lai zinātu, ko mēs darīsim pēc šī projekta, ko mēs vispār plānojam ar to projektu. Un beigās mēs dabūjam gatavu prototīpu, lai būtu ko piedāvāt, parādīt. Te jūs varat redzēt to mūsu 3D modeli, kura bija uztaisīta blenderī, tā lai mēs paši varētu redzēt, kā tā dzīve izskatīsies. Nākošu. Un te jūs varat redzēt jau, kā bija uztaisījām to pirmo vizualizāciju, kaut kādu ar dizainu, lai saprastu, vai tas vispār izskatās labi vai nē. Tā, mēs piedāvājam 5 formātus no A4 līdz A0, tā lai pircēji paši izvēlās, kādu formātu viņam vajag. Un te jūs varat redzēt uz bildēm, kā mēs veicam to materiālu testēšanu. Pirmā bilde mēs testējam to plēvi, lai saprast, vai vispār tas marķieris turās, vai viņš netīras nost. Tā mēs testējam to līnlentu, lai saprastu, vai vispār viņa izturēs ar mūsu tāfeli. Un beigās trešajā bilde mēs jau saliekam visu kopā, iztestējam, vai tie visi magnēti, tie dizaini turās, nekrīt, un kā tas pēc tam atlīmējas, un vai viegli to līnu tīrīt. Te jūs varat jau redzēt, kā bija mūsu pirmie prototīpi. Mēs viņu pa labi var redzēt, kā mēs viņu tur printējam. Pa virsu ir speciāli plēvi, tā lai varētu zīmēt ar marķēriem. Tas viss izskatītos diezgan feini. Te ir, mēs no sākuma plānojam, ka mēs taisīsim, ka te var redzēt planotājus, vai cilvēki varētu rakstīt kaut kāds plāns uz dienu, uz mēnesi. Tad beigās mēs sapratām, ka tas nav vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, ka tas varbūt pat, ka centrā varat redzēt kaut kāds menu bara. Jā, varat apskatīties. Jā, patāstīt pazīmi. Tas viss līmenis. Beigās, procesā mēs sapratām, ka mēs varbūt arī varam piedāvāt kaut kur pāros, vai būtu kaut kāds menu, vai nevajadzētu viņam katru reizi tīrīt nost un rakstīt pa jaunu, ka viņi var vienkārši pielīmēt jau smuko dizainu, lai tas viss izskatītos ļoti smuki. Labi arī var redzēt, ka tas var būt kaut kādi posteri, kaut kur kinoteātros, kaut kur veikalos, varbūt, vai viņi katru reizi maina, kaut kur jauna akcija, viņi nomainīja, pielīmē to jaunu dizainu, viņam viss smuki izskatās. Tas jau ir pārtaisītie prototīpi, pēc tā, ka mēs sapratām, kas mums neder. Te ir galvenokārt planotāji, jo planotāji viņi ir mazāki un viņas lielāks formāts nevajag. Tā. Un pastāstīšu par to, ko mēs plānojam darīt pēc projekta. Un pirmais, tas pats galvenais, mēs plānojam uztaisīt savu sievu, tā lai tas viss būtu oficiālais un lai mēs varētu attīstīt. Izdomājam, ka mēs viecīsimies Baltija, Vācija un Polija. Baltija, tāpēc, ka mēs te esam blakus, un Vācija, Polija, tāpēc, ka tur diezgan lielas tā algas cilvēki, un viņi tā kā vieglāk to visu pirks, lielāks valsts. Un mēs varam viņu to piedāvāt. Un vēl viens no mērķiem tas ir izveidot savu mājaslapu un dabūt pirmus klientus.
Jo, lai cilvēki varētu atvērt to mājaslapus, ieraudzīt, ko mēs vispār piedāvājam, kādas dizains, tas nav tikai planotāji, un pēc tam plānojam ieviest to marketinga plānu, lai tas viss sāktu bišķiņ uzstājoties uz priekšu attīstīties, un uztaisīt un attīstīt savus profilus sociālās tīklēs, Instagram, Facebook, TikTok. Izaicinājumi un risinājumi. Pirmā problēma pati galvenā bija, ka projekts tikai sākās, ka tas bija vasaras periods, ka mēs visi esam no dažām pilsētām, un priekš mums tas bija diezgan grūti tā sadarbība, jo katrs savu māju, to vajag darīt attālināti, ir vasara, gribas atpūsties, bet, to visu tā kā dabūjam gatavu. Tam bija problēma ar materiāliem, jo daži materiāli mums, var teikt, ka gandrīz neterēja, jo viņus bija tā kā grūti piesaistīt un vajadzēja mainīt to visu. Un pēc tam laika jautājums, jo mēs esam visi skolnieki, mēs mācāmies tehnikumā, un pēc tehnikuma vēl vajag braukt un taisīt tos prototīpus, un dažreiz var piecēlēs vakarā un saprot, ka visu dienu kaut ko darīju, jo saistīt to visu ar projektu, tas bija diezgan grūti. Sadarbības raksturojums, es domāju, ka man kolēģi piekritīs, ka viss bija sadalīts godīgi, katrs atbildēja pa savēju, un tā kā strādājam kopā, viens otram palīdzot. Jā. Sadarbības raksturojums var pateikt paldies Vatku un Rādē par to, ka atļauj mums darboties viņa sēkas. Paldies Buheram, tāpēc, ka viņš palīdzēja mums sagādāt sagriezt tos visus metāla plāksnes, ko mums vajadzēja, un, protams, paldies Meikitam par tādu iespēju, ka izmēģināt kaut ko jaunu. Kopējais novērtējums, kā jau varēja pateikt, priekš mums viss bija jauns, pamēģināt izgudrot, attīstīt kaut kādu savu to biznesa ideju, tas bija, protams, kaut kas jauns, tā dokumentācija, tas bija ļoti liels izaicinājums, jo esam, kā jau minēju, mašīnbūves tehniķi, un ar tādu mēs nekad nenodarbojamies, bet beigās tagad uzzinājām ļoti daudz ko jaunu. Paldies par uzmanību. Jautājumi. Es saku, ka vieglāk, cik es apstāšu kolēģiem, es izskapas uz vienu, bet daudz jātājums. Es teiktu, vairāk tāds privāts jautājums. Ja tagad vajadzētu lēmt startēt vai nestartēt Meikitā vai startēt? Protams. Kāds, un es gribētu dzirdēt 3 atbildes, ir vislielākais personīgais ieguvums, atziņa, projekta rezultāti, ko jūs ņemsiet līdzi uz dzīvi uz projekta? Es varbūt sāku. Priekš manim bija liels prieks sadarboties ar maniem kolēģiem. Tas bija priekš manim tas kooperatīvais darbs, tas bija viens no pirmajiem mana dzīve, un pamēģināt kaut ko izdomāt, kaut ko uztaisīt ar savām rokām, kopā ar, var teikt, ka jau draugiem, tas priekš manim ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka pati lielākais ieguvums tas bija tā dokumentācija, jo tagad es vēl zinu, kā tas viss notiek. Vai kā jāpaņem kāds speciālists, kurš to darītu? Jā. Labi. Man ļoti noderēja šīs lekcijas, kas bija saplānotas visu šī projekta garumā, jo, arī, ja nebūtu šādas lekcijas bijušas, tad arī būtu ļoti galīgi dokumentācija, un arī daudz ko jaunu uzzinājām, kā, atrisināt problēmas, ja mums kaut kāds risināt, parādās pēkšņi, un vajag izrisināt. Tad arī mēs dabūjām daudz jaunas, sadarbības partners, mēs runājam ar to pašu Radi, ka mēs varētu turpināt pie viņiem taisīt tālāk šos produktus un skatīt arī tālāk. Neizdosies atsēdēties malā. Kaut kā. Mans iegums ir tāds, ka, ir jauns skats uz nākotni, ir iegums tāds arī, kā teicu, ka tās papīriem, tas, grūtākās lietas un tas arī tāds palielinājums. Tagad tāds ir jautājumi. Jā, man varbūt ir viens tāds neliels jautājums. Es pamēģināju rakstīt gan uz lielā, gan uz mazā.
Vienu reizi var labi nodzēst, otru reizi arī vēl var nodzēst, bet principā trešo reizi vairs Es nodzēst. varbūt varu pateikt, tas bija tā, ka mēs paņēmām nepareizo to švamīti, jo, kad mēs taisījām tos prototīpus, mums bija cits švamīti, un mums viss tā kā gāja labi, un kad mēs braucam uz šeit, mēs nopirkam galīgi jaunu, un var teikt, ka iztestējamies viņu tikai, kad tikko atbraucam, un tas bija mūsēja kļūda tā. Bet arī uz šīm tātām var izmantot tīrīšanas līdzekļus problēmās, ja ir rodās galīgi. Ok, paldies. Labi, man ir vairāk jautājumu. Vai jūs paši esat mēģinājuši kaut ko ierakstīt? Jā. Jā. Un tā jums sanāca? Mēs arī Cik mēģināja ierakstīt augšā kaut ko, kas jūs bija testējis, jūs tur var ierakstīt. Man liekas, ka tur bišķi maz tā vieta, es biju vajadzētu par to padomāt. Lomasters pārāk. Citam vārdu ir, Jā, citam vārdu. tas ir citam domāts. Mēs dažādi Tiksim. Marķies, nāk izteikums uz bērns. Tas ir komplektā vienkārši tā. Jā, mēs domājām, mēs taisīsim kaut kādus sezonālus komplektus, kur varēs arī vairākas dizains arī laicīgi. Arī kompaktiski. Kur jūs gribat, lai es turu to marķieru sev virtuvē, vai jūs vēlēt kaut ko lokā? Man ir vēl to, bet es taisu 3D modeli priekš, kā var pie viņa var pielīmēt cits, magnēts, kaut kāds švammīt var. Man ir doma, ka tā kā apakšā var pielīt, ar magnētu kusināt klāt, var nolikt pilspalsam vispār. Labi, es šito pirkšu no jums, cik jums viņš maksā? Šīs A4, viņš maksās no 19 eiro līdz 22. Tas atšķirās vairāk kāds materiāls, tieši izvēlas klients un kādu izvēles. Ok, un kas ir tajā cerā ir izstrāde, jūsu algas, fiksētie mainīgie izdevumi un peļņi? Jā, tur viss ir 3. Jums kaut kāda aprēķina ir par šo visu? Jā, ir aprēķina. Ok, skaidrs, super. Man gan man liels prieks, ka mums ir aprēķina. Man vairs jautājumu nav, paldies. Un arī tās mazās tāpās var redzēt, kādu piesarināšanas veidu mēs tieši izmantosim, lai nopēc šo tātri. Šitā? Jā, tur var redzēt, ka Ir divi, tur uz tā papīras plāksne arī tur otrais veids ir, ka tur vajag atklīmēt to tātu vai. Ok, labi. Labi, paldies komandai, vairāk jautājumu nav. Paldies. Paldies visiem, kas šajā pirmajā kārtā